Vieta, kur saplūst laiks, daba un mūzika. Tā ir Jaunmoku pils. Vietas nosaukums Jaunmokas dokumentos pirmo reizi minēts jau tālajā 1544. gadā, taču Jaunmoku pils ir jaunākā pils Tukuma apkārtnē. Pils uzcelta 1901. gadā pēc arhitekta Vilhelma Bokslafa projekta kā Rīgas pilsētas mēra Džordža Armitsteda medību pils. Tās neogotiskā stila formas apvienojušās ar jūgend stila elementiem, tādēļ Jaunmokām ir īpaša vieta starp Latvijas arhitektūras šedevriem. Džordžs Armitsteds Jaunmoku pilī saimniekoja līdz 1904. gadam. Pēc tēva nāves viņš savā pārziņā pārņēma Rindzeles muižu, tāpēc Jaunmoku pils tika pārdota Brinkenu dzimtai. No 1910. gada līdz 1918. gadam pils piederēja Fon Ungarnu Štembergu dzimtai, bet 1918. gadā muižu savā īpašumā ieguva vācu izcelsmes lauksaimnieka Vilhelma Freimaņa ģimene. Taču 1920. gadā pēc zemes reformas Jaunmoku muiža ar 1394 hektāriem zemes tika sadalīta. Pils nonāca valsts īpašumā, bet saimniecības ēkas un zemi izrentēja. Pilī ierīkoja Rīgas pašvaldības slimokases bērnu atpūtas namu Cīrulīši. Otrā pasaules kara laikā pili izmantoja gan Krievu, gan Vācu armija. Kara sākumā pilī bija ierīkota Krievu seržantu skola, tad Vācu raidstacija, bet kara beigu posmā Vācu kara hospitālis. Bet pēc kara gados pilī sāka kantoru, kino, veikalu un dzīvokļu laiks. Neviens no apsaimniekotājiem neveica remontdarbus. 1974. gadā daļēji jau sabrukusī pils nonāca Mežsaimniecības un Mežarūpniecības ministrijas pārziņā. Sākās pils atjaunošana, kas ilga vairāk kā 20 gadus. No 1992. gada pils apsaimniekotājs ir Valsts medību saimniecība un no 2000. gada valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts meži. Pils kompleksa atjaunošana un labiekārtošana turpinās joprojām, jo tā šodienas iemītnieki izvirzījuši mērķi panākt, lai Jaunmoku pils kļūtu par vienu no svarīgākajiem Latvijas valsts turisma un kultūras centriem ar plašām attīstības perspektīvām. Šobrīd Jaunmoku pilī ir izveidots plašs un daudzveidīgs turisma piedāvājums. Apmeklētāji var izmantot naktsmītnes, banketu zāles un konferenču telpas, kafejnīcu un pastaigu takas pils apkārtnē. Interesantiem apskatēji pieejamas pils telpas ar interjeriem un ekspozīcijām, unikālās podziņu krāsnis ar Rīgas skatiem, meža muzejs un pils tornis. Tematiskas ekskursijas pa pili, zīmes centrā un īpašās mammas dabas ekskursijas bērniem. Arī jaunlaulātajiem ir īpašs piedāvājums. Tradicionāli un plaši pazīstami ir Jaunmoku pils rīkotie pasākumi, dārza svētki un Baha mūzikas festivāls. Par to, ka Jaunmoku pils ir īsta pils, liecina fakts, ka tai ir savs spoks. Jaunmoku pils leģendas pamatā ir patiesas notikums, kas risinājies 20. gadsimta sākumā. Pirmā pasaules kara laikā pilī uzturējusies Vācu armija. Tajā laikā pilī par bērnu aukli strādājusi jauna meitene Dorīte. Viņa iemīlējusi kādu virsnieku, bet armija ilgi nav palikusi vienā vietā. Virsnieks aizbraucis, bet meitene palikusi mātes cerībās. Dorīte, nespējot pārdzīvot šķiršanos un negribot piedzīvot kaunu, meklēja mierinājumu lielajā pils dīķī. Pēc šī traģiskā notikuma pils iemītnieki dažreiz manījuši bērniņu stāvā baltās drēbēs tērptu meitenes tēlu. Reiz Jaunmoku pili kā ekskursanti bija apmeklējuši 2 vācu zinātnieki, dažādu enerģiju pētnieki, kas esot satikuši un ar Dorīti pat parunājuši un noskaidrojuši, ka viņa ir labsirdīgs spoks. Tā kā Dorītes gars baltās dāmas izskatā mieru nav radis joprojām. Ne katram pils apmeklētājam ir iespējams sastapties ar balto dāmu, bet kas zina, varbūt atbraucot uz Jaunmoku pili vai paliekot tajā pa nakti, tas izdosies tieši jums. Jaunmoku pils ražots Kurzemē.